Mēs jau rīt svinām Lieldienu laika 5. svētdienu. Evaņģēlijā, kad mēs lasām, Jēzus bieži vien sevi salīdzina, sakot, es esmu durvis, es esmu avju kūts. Pagājušā svētdienā Jēzus teica, es esmu labais gans. Šajā svētdienā mēs evaņģēlijā lasām, Jēzus saka, es esmu vīna koks, un jūs esat vīna koka zari. Un šī līdzība, šis salīdzinājums parāda to, ka Jēzus mūs aicina uz attiecībām, lai mēs cieši turētos pie viņa, ka mēs vieni paši nespējam, bet ja mēs turamies pie Jēzus, tad mēs varam nest savā dzīvē daudz augļu. Un kad Jēzus saka, bez manis jūs nekā nespējat darīt, tas nav, lai norādītu uz viņa pārākumu, ka tikai viņš kaut ko spēj, mēs neko nevaram, bet drīzāk tas ir mīlestības pilns aicinājums, lai mēs nebūtu vieni šajā pasaulē, lai mēs turoties pie viņa arī spētu darīt daudzas lietas. Un galvenā lieta, uz ko Jēzus mūs aicina šajā svētdienā, lai mēs savā dzīvē nestu daudz augļu. Un par šiem augļiem mums atgādina apustulis Pāvils, kas tad ir šie svētā gara augļi. Ir mīlestība, prieks, labestība, pacietība, lēnprātība. Tas viss labais, ko mēs paši gribam piedzīvot un arī, ko mēs vēlamies sagaidīt no citiem cilvēkiem. Un tātad šīs attiecības ar Jēzu, turoties pie vīna koka, kā zari pie stumbra, tad arī mēs varēsim savā dzīvē to visu īstenot. Varēsim atļaut, lai Jēzus mums palīdz. Zari paši par sevi augļus nenes, pie koka turoties, tie spēj nest augļus, tie spēj augt, tie spēj būt dzīvi. Un tāpat arī mūsu dzīvē, kad ne tikai turoties pie Dieva, ejot šo ceļu, arī mēs varam piepildīt to, ko Jēzus mūs aicina, un arī būt savā dzīvē laimīgi. Un, ja jūs vēlaties uzzināt vairāk, tad esat aicināti uz baznīcu, kur arī priesteri, pārdomājot šo evaņģēliju, to komentēs, un arī varam kaut kādas labas atziņas iegūt un censties būt labi zari, turoties pie Jēzus.